Otrais pasaules karš Baltijas jūras reģionā nesa būtiskas pārmaiņas. Baltijas valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija 1940. gada jūnijā tika okupētas un iekļautas Padomju Savienības sastāvā. Bet daļa to iedzīvotāju tika deportēti uz Padomju Savienības attāliem apgabaliem. Šajās akcijās cieta vairāk nekā 200 000 Baltijas valstu civiliedzīvotāju, jeb 10% no iedzīvotāju kopskaita. Otrais pasaules karš sākās ar Polijas sadalīšanu Vācijas un Padomju Savienības starpā, bet pēc tam Padomju Savienība uzbruka Somijai. Tā sauktās Ziemaskara rezultātā Somija zaudēja daļu no savas teritorijas, bet saglabāja neatkarību. Zviedrijai visu Otrā pasaules kara laiku izdevās saglabāt neutralitātes politiku. Okupētajās Baltijas valstīs tika izveidotas jaunas valdības, bet tās neko neizlēma, jo visu noteica komunistiskās partijas vadība Maskavā. Valsts īpašumā pārgāja zeme, rūpniecības uzņēmumi un bankas. Īpašniekiem atņēma arī mājas un pats dzīvokļus ar visu iekārtu. Tad mums no to Jelgavas dzīvokļa izmet ārā, no to lielo. Mums jau tas bija labs dzīvoklis, tur visādi, ar labu iekārtu, ar ļoti labu iekārtu. Krievu ģenerālis tur iegāja iekšā. Un visas tās mantas aizveda visas tās dzīvokļa iekārtas uz tiem pulcišiem. Tā vecāka ar vienu sitienu tika uztaisīta pa nabagiem. Jau padomju okupācijas pirmajos mēnešos iedzīvotāji ievēroja, ka sāk pazust atsevišķi cilvēki, gan ievērojamas personas, gan strādnieki un pat skolēni. Tās bija pirmās represijas un aresti, kas tika vērsti pret tiem, kuri pretojās padomju varai vai varēja to darīt. Reizēm cilvēkus apcietināja tikai par to, ka viņi valkāja formas tērpu. Lielākā daļa no arestētajiem cietumos tika nežēlīgi spīdzināti un pēc tam nogalināti. Par Rīgas centrāla cietumā pieredzētajām šausmām stāsta Latvijas dzelzceļa darbiniece Minna Maderniece, kura tika apcietināta tāpēc, ka bija nofotografējusies savā darba formas tērpā. Šodien man viss tas ir atmiņā, visas tās briesmas. Es tā šķērsam skrēju par to pagalmu un iekritu tā iemuku līdz pusē, tāda asins putrā. Man zem rokām sāk kustēties un es sāku briesmīgi brēkt. Un tad cilvēki sakrita virsū un sāka kasīt ar rokām cik daudz. Pusmetrs tikai zemi tā uzbēdz bija virsū viņiem. Bet visa bedra bija pilna ar cilvēkiem kā sirdsmucā. Kad raka ārā, tur jau šausmīgi bija skatīties uz viņam. Tur jau tā jau cilvēks tur ir, bet sejas viņam nemaz nav. Tās sakropļot, sadaudzīt, cilvēki grieza gabaliņu drēbes no drēbes un gāja pie krāniem un mazgāja un skatījās pēc drēbes, lai vai pazītu savu piederīgo. Bet padomju represijas skāra daudz plašāku sabiedrības daļu. Civiliedzīvotāju masveida deportācijas. Tas nozīmē, ka ģimenes bez tiesas lēmuma aizveda 1000 kilometru attālumā no viņu dzīves vietas. Tā bija ierasta padomju metode sabiedrības pakļaušanai un iebiedēšanai. Neviens nevarēja būt drošs, vai nākamās represijas neskars viņu pašu. Padomju okupācijas gados Latvijā notika 2 masveida deportācijas. 1941. gadā izveda galvenokārt pilsētu iedzīvotājus, bet 1949. gadā lauciniekus, zemniekus. Deportācijās kopā no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izsūtīja vairāk nekā 200 000 cilvēku, kas ir 10% no iedzīvotāju kopskaita. Viņu vietā pēc kara tika iepludināti citu Padomju Savienības republiku iedzīvotāji, galvenokārt krievi, dramatiski izmainot iedzīvotāju nacionālo sastāvu Latvijā un Igaunijā. Izsūtīt varēja par to, ka piederēja fabrika vai citi uzņēmumi un zemes īpašumi. Labs izsūtīšanas iemesls bija arī darbs valsts pārvaldē vai dienests armijā. Margaritas Sideres ģimenei piederēja tikai 2 stāvu māja, bet viņus arestēja pamatojoties uz absurdām sadomātām apsūdzībām. Vienkārši es nemaz nevaru iedomāties, ka tā kaut kas var notikt. Viņa atnāca, un es nesaprotu, kāpēc viņa atnāca. Vai mums esot zelta nauda vai ieroči? Prasa. Un kur esot mans tēvs? Es saku, augšā. Vispirms, lai apsēžoties tēvs.
Viņš apsēžās, un viņi saka tā, ka mums esot jābrauc uz Sovietskī Sajūz, uz Padomu Savienību, sanitārā dienestā. Es teicu, ģērbsim visu dubultīgi mugurā. Veļu dubultīgi, kleita apakšā, vilnas virsū tāda kartūna, jeb otrādi. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju Latvijā un Igaunijā tika arestēti un izsūtīti uz attāliem Padomju Savienības apgabaliem šo valstu politiskās un ekonomiskās elites pārstāvji un viņu ģimenes locekļi. Vienā naktī no Latvijas aizveda 15 443 cilvēkus, tostarp 3741 bērnu vecumā līdz 16 gadiem. Igaunija zaudēja 10 861 cilvēku. Aresta brīdī viņiem pavēlēja pusstundā saposties, paņemt pārtiku un mantas, bet neko nepaskaidroja, nekādas dokumentālas apsūdzības neuzrādīja. Jānim Kauliņam aresta brīdī bija 18 gadu. Kēdas ieliku čemodāniņā, savus hokeja slidus ieliku čemodāniņā. Kas nu man bija tur? Visi man dārgumi. Manā uztverē mani dārgumi. Nu, tad tur man vēl iedeva kaut ko tad drēbes līdz, kaut ko nebūtu tāda ziemas mēteli laikam. Apcietinātos aizved uz staciju un ievietoja preču vagonos. Bet pirms tam no ģimenēm nošķīra vīriešus, apsolot, ka gala punktā visi atkal satiksies. Arī Jāņa Kauliņa tēvs tika arestēts un ievietots citā vagonā. Lielāko daļu vīriešu vēlāk ieslodzīja nometnēs, kur viņi tika nošauti vai nomira necilvēcīgos apstākļos. Lēmums par arestu tika uzrādīts tikai ieslodzījuma vietā, bet tā sauktās izmeklēšanas rezultāts bija izlemts jau iepriekš – nāvessods vai ieslodzījuma nometne, kas bija iekļauta ieslodzījuma vietu sistēmā Gulag. Vēlāk tā kļuva par apzīmējumu visai padomju spaidu darbu sistēmai. Lietas tika izskatītas sevišķi apspriedē pēc saraksta un bez apsūdzēto klātbūtnes, ignorējot jebkādas tiesiskas normas. 700 Latvijas vīru tika nošauti, bet 3453 nomira no bada, sala un pārcilvēcīga darba. Bet ģimenes par viņu likteni uzzināja tikai pēc daudziem gadiem. Braucot uz Sibīriju dēli, pusauģi un jaunekļi nesaprata, kāpēc viņiem neatļauj braukt kopā ar tēviem. Pie vīriešiem, ko tad es uz tādām, pie sieviešiem, pie bērniem, kad man tā nērt un vispārīgi man negribās. Es tā kā diezgan liels, jo man taču bija 18 gadi. Nekas, palīdziet mātei, ja palīdzēsiet mātei, gan jau būs labi. Gan jau jūs aizbrauksiet kaut kā nebūtu tas, jā miernē. Nelaid man. Vārds sakot, es nebiju tādā sarakstā uz iznīcināšanu. Es biju citā sarakstā uz izsūtīšanu. Deportēto ģimenes locekļu ceļš uz nometinājumu vietām Sibīrijā ilga vairākas nedēļas antisanitāros apstākļos. Cilvēki tika morāli sagrauti, jo agrāk neko tam līdzīgu nebija piedzīvojuši. Vagonos atradās ap 40 cilvēku. Gulēšanai bija ierīkotas 2 stāvu lāvas katrā vagona galā, bet dabiskās vajadzības nācās kārtot vagona stūrī, visu acu priekšā. Tikai par retam vagonam apstājoties, ļāva izkāpt un nokārtoties turpat uz sliedēm. Pieaugušie nesaprata, kur un kāpēc viņus ved, bet vēl mazāk notiekošo saprata bērni. Elzai Reisonai izsūtīšanas brīdī bija 10 gadu. Krāsniņa bija pa pašu vidu un ar akmeņogliem kurināja, piemeta tur. Un stūrī bija spainis un priekšā bija aizstiepta viena sēga, lai nu tā nebūtu tik nērti. Un tur viss notikās. Un tā, kad vilciens apstājās, tad bija tie spaiņi jāiet izliet, tā varēja otrā spainī tīru ūdeni atnest, ko dzert. Tur, ja bija kāds nomirs, tad bija jāizliek ārā, jāiešuja kaut kādā cilvēku iešuva. Vai nu segā vai palagā, un jāatstāja bija. Katram cilvēkam ceļā bija paredzēta pārtikas deva. Tā skaitā 600 grami maizes diennaktī. Bet realitāte bija pavisam cita. Liecina Marija Eihelaide no Igaunijas, kura tika deportēta kopā ar savu 5-gadīgo dēliņu. Pirmā reize mums īsti 3. diena vakarā.
Un es aizgāju pēc zupa. Tas bija suppa ar sēnēm. Tur bija ļoti skaists taukkārs virsū. Un zem taukkārta bija visi balti mazi tarpiņi. No pat cik viņš bija vārījis, es pat domāju, no ko darīt, pateikt cilvēkiem, vai nepateikt. Vagonī bija ļoti tumšs, tur bija tika maza lodziņa tur augšā. Es viņam neko neteicu, un viņi ļoti ar kārta mute viņu apēt. Un man pašam teka asaras, un es nevarēju pateikt, kāpēc es raku. Ceļā daudzi cilvēki piedzima, slimoja un nomira, bet izsūtījumu galapunktā deportētos atkal gaidīja šausmīgi pārbaudījumi. Leopoldam Baranovskim tolaik bija 14 gadu, un viņš pieredzēja savu 2 mazo brālīšu bojāju. Viens no viņiem bija Zīdainītis. Te mēs esam visi mūsu ģimenes bērni, kurus izveda no Latvijas. Tā ir Valentīna, es sēžu ar brālīti Vitoldu. Grūti runāt par tiem, kuri aizgāja bojā. Paši tuvākie tie abi brāļi. No Vitolds 4,5 gadi viņam bija. Un viņš varēja tikai panest no 14. jūnija līdz 8. jūlijam. Tas mazliet vairāk kā 20 dienas. Ziemeļī mūs satika 18. septembrī. Tas ir mazāk kā mēnesi līdz lieliem saliem. Viņš nomira pie ugunskura. Tanī laikā, ka bija augstums līdz -45 un pat zemāk temperatūra bija. Tinām viņu, skatījāmies, ja bija vējš, tad mēģinājām no tās vēja puses uzlikt kādu palagu, lai vējš varēja netiktu tur virsū, bet tā bija bezcerīga cīņa. Jau 1. mēnesī aizgāja bojā visi mazie bērni līdz 2 gadiem. Visi, cik viņu bija, tur vairāk kā 20 bērni bija, visi viņi aizgāja bojā. Un 1. mēnesī kopējie zaudējumi bija 34 cilvēki. Bieži vien sievietes ar bērniem tika izliktas klajā laukā vai vieglās barakās, kur bija jāpārcieš bargās ziemas. Tādā barakā nonāca arī 14-gadīgā Milda Vītola kopā ar mammu, vecomāti un 2 pusaugu māsām. Barakās pa abām pusēm sasticas lažiņas, un katram iedeva tik daudz vietu, kā nogulties. Tur nomērīt centimetrus. To vasaru nodzīvojam barakā, un tad mūs pārvietoja dzīvot uz cūkūti. Cūkus izlika ārā, cūku fermā pa vidu bija betonēts ceļiņš, gar malām būdes, tad tur nosita tādas šāles un novilka kādu palagu vai segu, kas nu katram bija, un bija 34 būdes, un mēs tur dzīvojām. Mazākas ģimenes pa 2, lielākas, tā kā mēs jau 5 cilvēki te vienātai. Un mēs viņu nosaucām par cukinūļicu. Sievietēm un pusauģiem bija jāveic vīriešu darba norma, strādājot mežā, lauksaimniecībā vai zvejā. Trūka apģērba un pārtikas, bet nācās strādāt stiprā salā, pat 16 stundas diennaktī. Tas 1. gads. Mums nebija it nekā. Mums visu mamma skatījās katru mantiņu, ko nevar iemainīt, ko var iemainīt pret pienu, kādu litriņu vai kartupeļiem. Tas bija galvenais. Mamma savu laulības grēdzenu novilka un iemainīja. Visu, ko tik varēja, to iemainīja. Un mums tajā 1. gadā nebija nekā, ko ēst. Es zinu, ka mums tie kaimiņi, kas dzīvoja blakus tai mājiņā, viņi teica, mums nav kartupeļu tev, ko iedot, iestādīt. Un viņi teica, es iedošu asnus tev. Viņi iedeva tādus garus asnus, tad mēs satinām tādos ripulīšos un iestādījām bedrītēs. Un vispār no tiem asniem izauga drusciņi kartupeļīs kaut kādi. Nometinājuma vietā ģimenei paziņoja, ka viņi tiek izsūtīti uz 20 gadiem bez tiesībām izbraukt no pastāvīgās dzīves vietas. Atņēma pases un vietā izsniedza nometināto apliecības. Ļoti daudz mūsu mani pazīstami no Pērnavas un ar no Tallinas palikusi mūsu laikiem. Tā cilvēki sajūg ziemā prāta, paņem savu čumatani un iet savu sniega mājās. It kā viņi grib mājās iet. Ja paliek sniega un pavasara viņi atrod. Un gadienas ar tāds, ka mūsu skaistākā dāma nomirtu un čurkas viņu ģīmi apēt. Lai izdzīvotu, nācās aizmirst visas ētikas normas.
Daudzi sadarbojās ar represīvajiem orgāniem, visādi pazemojās un zaga, lai nenomirtu badā. Tas atstāja psiholoģiskas un morālas sekas visai turpmākajai dzīvei. Tā, kad mamma strādāja pie tiem teļiem, viņiem tur bija blakus goferma, un viņi griez tur par pieniņu griezt, un tā viņi to vājpienu salēja teļiem. Un tā mums nebija nekas, ko ēst. Mēs ņēmām smēlām tādu ķipīti, un tad mēs tā piedzērāmies to teļu rūgas pienu, tā, kad nevarēja pakustēt. Un tā mamma tomēr ar visām lielām bailēm, viņai bija tāda plakana pudelīte, es nezinu, kur viņa to bija dabūjusi. Viņai bija tāda slepena kabats ietaisīts tam fufaikām. Un tā viņa aizbāza garām to plakano pudelīti, citreiz pa 2 reizes viņa no tās fermas to plakano pudelīti atnes, un tam mēs pielējām tai nātru un balānu zupiņai klāt. Un tam mums likās ļoti garšīga. Daudz izsūtītie kara beigas gaidīja ar ilgām, jo cerēja atgriezties mājās. Tomēr realitāte izrādījās pavisam citāda. 1945. gada 8. maijā ar Vācijas kapitulāciju beidzās Otrais pasaules karš. Tomēr Padomju Savienība ar kara uzvarētāju tiesībām palika okupētajās Baltijas valstīs vēl uz 50 gadiem. Somija, kā Vācijas sabiedrotā kara laikā, pēc kara bija spiest atdot Padomju Savienībai 12% savas teritorijas. Bet Zviedrija uzņēma tūkstošiem bēgļu no Baltijas valstīm, kuri nevēlējās otrais piedzīvot padomju okupāciju. Padomju vara Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sāka gatavot jaunas represijas. Lai likvidētu privātīpašumu, zemniekiem tika uzliktas nesamērīgi augstas nodevas, ko bija gandrīz neiespējami samaksāt. Jāna Keresāra ģimene dzīvoja Igaunijā un tika pieskaitīta kulakiem jeb bagātniekiem. Jānis tolaik bija pusaudzis. Pēc karā palika tikai mums 30 hektāri, tad 20 nogriez nost. Un tev vienam jaunsaimniekiem. Tomēr tas kulāka nodokļi likt 2 reizes virsū. Pa 40 000 katru reizi. Pirmā reize tā būs nomaksāt visu un vēlāk, jo nebija ko pārdot. Daļa iedzīvotāji pameta savas mājas un aizgāja mežos, lai turpinātu bruņotu pretošanos padomju varai, jo cerēja, ka angļi vai amerikāņi atbrīvos Baltijas valstis no okupācijas. Bet 1949. gada 25. martā tika īstenota otrā deportācija, kas pārsvarā skāra lauku iedzīvotājus. Jānim Ploriņam tolaik bija 7, bet viņa māsai 12 gadi. Mamīte saka, tā lopi jābaro un brauksim pakaļ sienām. Mēs abiem saģērbušies iet ārā. Piebrauc mašīna un uzreiz mašīnā iekšā un projām. Un tad mamīte tikai paņēma lakatus lielais tas bija, tas mums pa to dabūja spaini kartupeļus nopirka. Te viņi tur ieliek iekšā bībeli, mamma paņēma sērkociņus, šķēres, diegus, adatu un tas viss bija ko. Bet maizi mājā nebija, jo mums bija ielikta raudzēta maize, kas bija domāta cept. Mums teica vienkārši uz Sibiriju un cauri. Un tālāk, kad atgriezos, es dabūju zināt, ka mēs sarakstos nebijām. Kas saka, mūs paņēma par to, ka pietrūka cilvēku. Tāpēc mūs paņēma. Izsūtīti tika 42 125 cilvēki, vairāk nekā 13 000 ģimeņu, kas bija milzīgs zaudējums kara izpostītajiem lauku pagastiem un atņēma Latvijai 2,2% iedzīvotāju. Igaunija zaudēja 7500 ģimenes, kopā 21 000 savu pilsoņu, jeb 2,5% iedzīvotāju. Lielākā daļa no viņiem nekādās pretpadomju darbībās nebija iesaistīti. Daudzi bija pat visai trūcīgi. Bet padomju varā šo akciju gribēja iebiedēt cilvēkus, salauzt jebkādu zemnieku pretestību lauksaimniecības kolektivizācijai un galīgi likvidēt bruņoto pretošanos padomju okupācijai Baltijā. Tas bija nakti 25. marta, 3 atnāca pie mums 2 civili cilvēki un 1 armija soldāti ar automātu, tā kā visur. Un mēs tēvs prasīja, kāpēc un neko viņi nerunāja mums. Un tikai 7:00
no rīta atbrauc vēl vien 2 cilvēki armijas un vien ar papīrim. Un tad tev tēvam parakstīt, ka būs izviešana ārbus Igaunija Republikā rajoni, tālākas Krievijas rajonas, vai kā tur bija. Tas bija viss krievu valodā. Ceļā no Latvijas uz Sibīriju nomira 229 cilvēki. Viņu vidū 33 bija bērni līdz 5 gadu vecumam. Ceļš uz Omskas apgabalu ilga 11 līdz 14 diennaktis, uz Tomskas apgabalu 13 līdz 17 diennaktis, bet līdz Amūras apgabalam bija jābrauc 24 līdz 26 diennaktis. Pēc tam vairākas nedēļas nācās pavadīt Gulag nometņu barakās, lai sagaidītu transportu, baržas, braucienam pa Sibīrijas upēm uz nometinājuma vietu. Visus līķus meta iekšā obi. Mēs citreiz, ka iet kāds tvaikons ar baržu pa priekšu, tu redz, ka peld aiz viņa. Mums kādi 5 cilvēki nomira. Es redzēju, ko varbūt vairāk iemetiekšu, es redzēju 5. Sibīrijā bērnu skološanās bija apgrūtināta, jo mācības notika krievu valodā. Daudziem bērniem nācās strādāt, lai palīdzētu ģimenei nopelnīt iztiku, bet apaviem un apģērbam naudas pietrūka. Mums bija jāiet uz skolu, un ziemā, kad ir sniegs, kājās nav ko vilkt. Visiem krievu bērniem filči, liels vai mazs, visiem mums nekā nav. Mammai mums bija viens spilvenis paņemts līdzi. Mamma to spilveni izārdīja un kaut kādas drēbes izārdīja un saklāja uz galda. Lika tās spalvas un tad atkal otru drēbu pa virs un tā kā vatētās segas tājas tā ar rokām visu krustam šķērsam nošu un tā viņi izgrieza tādas kā lielas zeķes, sašu kopā viss tā un tad uzvilka uz kalošās ievilka iekšā. Lai kaut kāds siltums ir. Mēs gājam ar tādiem uz skolu. Bet nelaime tagad brienām pa sniegu, tās kalošas krīt nost. Mums otrā dienā ņēma piesēja ar aukliņām klātās kalošas. Sasniedzot 16-17 gadu vecumu, jauniešiem bija jāreģistrējas kā deportētajiem. Un tūlīt jāparakstās, ka viņi piekrīt nometinājumam. Kā man bija paliek pilni 17 gadi, tad vajadzēja foto taisīt, un komendanti atnāca pie manīm. Tāda anketa liek tur, foto līmē virsū, pistolu skald, parakst to anketu. Un kas tur bija rakstīt? Tur bija rakstīt, ka es tā bravoļnu parakstīs uz 25 gadiem izsūtījumā. Turpināt mācības tehnikumos vai augstskolās varēja tikai tad, ja drošības iestādes atļāva izbraukt ārpus nometinājuma vietas. Tikai 1950. gados dzīves ziemeļos kļuva brīvāka. Varēja pat nopelnīt mazliet naudas, un cilvēki sāka saņemt palīdzību no radiem vai paziņām dzimtenēm. Jānim Kauliņam atsūtīja fotoaparātu, un viņš izsūtījumu pēdējos gadus iemūžināja bildēs. Pēc Staļina nāves pirmajiem mājās ļāva atgriezties nepilngadīgajiem bērniem, kam Latvijā bija palikuši radi. Taču ceļa naudu vajadzēja sagādāt pašiem. Mammīte jau negribēja man vienu laist, jo puiku var viss, kas notikt, vai ne? Kas saka, naudiņu man bija iešūta, man zināma skaita, un tad izcepa barankas. Man bija 3 barankas dienā ārējā pēst, parastās no Miltu barankas, vai ne? Tur brauca no kaimiņu lietuviešu ģimene. Un tad mamma sarunāja, ka viņi man uzpasēs. Pēc tam pamazām atbrīvoja arī pārējos, bet daudziem nebija kur atgriezties. Viņu mājas bija izlaupītas, zeme un lopi atdoti kolhozam, bet mājās bieži vien dzīvoja citi cilvēki. Nekādas kompensācijas par zaudējumiem viņi nesaņēma. Vienīgi dažviet piedāvāja atpirkt pašiem savu īpašumu. Dzīvi nācās sākt no nulles. Jā, šitās ir manas mājas, kabatiņas. Šī tieši mājas galā
Kā atgriezamies, tā bija vienīgā tikai istabiņa, kur bija iespējams dzīvot, jo te pēc mūsu izvešanas bija ierīkota vistu kūts. Nu, jūs ziniet, kā pēc vistu kūts tiek viss sapūst. Te kādreiz bija tās trepes, un te vienmēr sunīts sēdēja, gaidīja mājās. Jā, neko tu nepadarīsi. Neko tu nepadarīsi, tā ir dzīvīte. Represēto ģimenēm trūka naudas apģērbam un bērnu tālākai skološanai. Daudz bērni un jaunieši neprata rakstīt latviski, tāpēc viņiem nācās atgriezties pamatskolā. Izsūtītajiem jauniešiem neļāva apgūt vairākas profesijas, piemēram, mācīties par ārstiem vai juristiem. Daudzām ģimenēm tika liegts atgriezties dzimtenē. Tāpēc, lai būtu tuvāk mājām, igauņi apmetās Latvijā, bet latvieši Igaunijā. Tomēr desmitiem ģimeņu aiz bailēm un neziņas par nākotni izlēma palikt izsūtījumu vietās Krievijā un ir zuduši savai zemē. Taču, lai kur šie cilvēki dzīvotu, viņiem grūti aizmirst pārciesto netaisnību, bet dažas traumas palikušas atmiņā uz mūžu. Elzas Reinsonas māte pat uz nāves gultas atcerējās gadījumu ar 7-gadīgā dēla sarkano mašīnīti. To viņš ir glābājis, viņš ar viņu gulējis esot kopā, un tā mašīnīte viņam vienmēr rokās esot bijusi. Viņš saka, un tā, kad viens krievu puiki ieraudzījis, ka viņam vajagot tādu mašīnīti, un tad mana mamma ilgi bija runājusi ar manu brāli, vai viņš nav miera atdot to mašīnīti. Viņš saka, lai mēs dabūsim kādu pieniņu vai kaut ko atkal, un tad brālis nav gribējis dot, nav gribējis, beigās piekritis. Mamma saka, un tas man bija vissāpīgākais, ka man bija jāizņem viņam no rociņām tā mašīnīte un jādod krievu bērnam vienam. Tikai Baltijas valstīm atgūstot neatkarību, bijušie izsūtītie guva morālu gandarījumu. Viņi beidzot drīkstēja publiski stāstīt par saviem pārdzīvojumiem. Varēja saņemt nepamatoti represētās personas statusu un kompensācijas par zaudētajiem īpašumiem. Tomēr simtiem dzimtu nekad neatgriezās savās mājās, jo visa ģimene tika iznīcināta. Arī daudzas saimniecības bija tā izpostītas, ka mantiniekiem pietrūka spēka atgūto īpašumu atjaunot. Pieminot izsūtītos un bojā gājušos, valsts ir noteikusi atceres dienas, un izveidotas arī piemiņas vietas. Raimonds Kroniņš, Mārcis, 384